Tātad Takers Karlsons tikko ir norāvies uz Benu Šapīro. Būtībā viņam bija nervu sabrukums sakot vislabākās lietas par Benu, un mēs to tūlīt apspriedīsim. Bet drāma starp šiem diviem ir ilgstoša. Tā ir ilga, jau sen bija laiks to iztirzāt, jo daudzajādā ziņā tas ir metafora tam, kas notiek Amerikā. Ir šī trakā Takera labējā grupa, kas cenšas iznīcināt Ameriku, demoralizēt to, runāt par to, cik viss ir slikti, un tad ir tādi kā Bens Šapīro, kuri visu laiku ir stingri turējušies pie savām vērtībām un nekad no tām nav atkāpušies. Un šie divi nekad nav bijuši draugi. Es domāju, par to runā visi. Bens par to runā, un ir arī citi cilvēki, kuri ļoti skaidri norāda, ka starp šiem diviem nebija nekādas labas attiecības, bet tagad tas ir sasniedzis pavisam citu līmeni. Jo, paskaties pats, ko tu par to domā? Tāpēc varbūt pēdējais, kas viņiem vajadzīgs, ir klausīties lekcijas no cilvēkiem, kuri acīm redzami ir nepelnītas privilēģijas ieguvēji. Piemēram, Bens Šapīro, kurš kaut kādā veidā tika uzņemts Hārvardas juridiskajā skolā. Neskatoties uz viduvēju IQ. Kā tas? Nekad nejautāju. Tādiem cilvēkiem nav nekādu tiesību pamācīt pārējos Amerikas jauniešus. Par to, vai viņi sūdzas vai nesūdzas par acīm redzami krītošo dzīves līmeni un nākotnes izredzēm. Viņiem nav nekāda tiesība to darīt, bet viņi to tik un tā dara. Es domāju, tas, ka Takers Karlsons patiešām apgalvoja, ka Bens Šapīro ir ar zemu IQ, vēlreiz pierāda vienu no mūsu lielajiem uzskatiem mūsu jautājumu rubrikā, proti, ka ja kāds tev vienreiz samelo, tu zini, ka viņi iespējams melo tev par visu. Es domāju, tu vari saukt Benu Šapīro par daudz ko, bet vidējs IQ noteikti nav viens no tiem. Tu vari nepiekrist viņa viedokļiem. Tu vari viņu kritizēt par daudz ko, bet par stulbu. Zems IQ. Es domāju, Takeram tas ir pa zemu izdomāt tik stulbu un acīm redzami aizkaitinātu un nepārdomātu argumentu pret Benu. Un viņš šeit saka, ka Benam Šapīro nav tiesību runāt ar jauniešiem. Un tiem, kas nezina, tam visam ir arī zināms fons, bez tā, ka Takers un Bens vienmēr strīdās internetā un izsaka pretenzijas viens otram un tā tālāk. Bens nesen ir runājis par dzīves dārdzības pieaugumu un teicis, ka jaunajiem amerikāņiem vajadzētu izdomāt, kā to atļauties. Kā dzīvot Amerikā, jo ekonomika nekad nav bijusi labāka, lai jūs to varētu izdarīt. Un Takers saka, atvainojiet, jūs vienkārši nesaprotat Amerikas ciešanas. Un tagad jums būs jāatcerās, ja paskatāties uz to cilvēku kontekstu, kuri ir ļoti smagi strādājuši, lai atbalstītu jauniešus un veiktu pozitīvas pārmaiņas Amerikā. Piemēram, Bens Šapīro, kurš mainīja vidi, izveidojot Daily Wire un izvirzot konservatīvos mēdījus priekšplānā laikā, kad tos mēģināja atcelt no visām pusēm. Un tad tādi kā Takers Karlsons, kurš atbalsta šarieta likumu, kurš runā par to, cik ļoti viņam tas patīk, kurš visu laiku slavē Krieviju, kurš dod platformu trakām, melīgām personībām un tā tālāk, es domāju, un demoralizē savu auditoriju. Atcerieties viņa lielo 10 soļu plānu, kā glābt Ameriku. Visi domāja, ka viņš grasās dibināt partiju, bet tās bija tikai neskaidras frāzes, kas neko nenozīmēja. Pat Niks Fuentes tagad atzīst, ka Takers Karlsons ir traks un ka Bens Šapīro šajā visā patiesībā ir taisnība. Un vēlreiz neuztraucieties, mums ir daudz vairāk materiāla, jo šis ir tikai ļoti sarežģītu attiecību sākums. Bet kā vienmēr, Niks Fuentes ir izklaidējošs, traks, bīstams, neprātīgs, ideoloģiski nepareizs, bet smieklīgs. Un šoreiz viņam varētu būt taisnība tajā, ko viņš saka. Ak, Niks Fuentes. Protams, mēs daudzos jautājumos nepiekrītam Benam Šapīro, bet manuprāt, Bens Šapīro pārstāv daudzus konservatīvos. Un ir daudz konservatīvo, kuriem joprojām patīk Trumps, un ir daudz konservatīvo, kuri joprojām tic brīvajam tirgum un joprojām tic daudzām no šīm lietām. Un tradicionālajiem konservatīvajiem šī platforma vispār nepatiks. Un tātad, ko tas nozīmē? Pietiek pateikt, ka šī platforma neapmierina labējo bāzi, lai ko jūs arī neteikt par labējiem cilvēkiem. Kad viņš runā par šo platformu, viņš runā par Takera Karlsona kustību, kas cenšas radīt šo jauno Ameriku. Šī fusionistu platforma neuzrunā konservatīvos. Tā neuzrunā arī MAGA atbalstītājus. Tā uzrunā tādu kā nelielu grupu. Tā uzrunā, piemēram, Deivu Smitu. Tā uzrunā šāda veida cilvēkus, saproti? Un man Deivs patīk, bet tā nav liela vēlētāju grupa. Tiem ar zemu IQ labēji noskaņotajiem, kuri ir noticējuši šarieta likumiem, Katarai, islamistu haosam, Krievijas Ķīnas naratīvam, kas viņiem ir burtiski iebarots. Zini, tas pats, kas tika iebarots kreisi noskaņotajiem, līdz viņi kliva tik traki un tik ļoti atbalstīja transpersonas un visu to trakumu, kas tur notika. Tas ir tas pats ar tiem trakajiem ar zemu IQ labējiem, ne? Ir zemu IQ kreisie un zemu IQ labējie, un viņi kaut kā ir manipulēti ar vienu un to pašu.
Un tas arī nepārliecina kreisos. Tas nepārliecina nevienu kreiso, kas atbalsta BLM. Tas nepārliecina nevienu kreiso. Labi. Tātad būtībā Niks turpinās runāt par to, ka Trumps, Teikers Karlsons patiesībā nerunā ar cilvēkiem, jo viņš nerunā ar cilvēkiem. Un lielākā daļa viņa skatītāju šobrīd droši vien ir islāmistu piekritēji un migranti, kuri ir tik sajūsmā, ka kāds rada vēl lielāku hausu Amerikā. Bet lūk, kas ir. Tas notiek jau gadiem ilgi, kā mēs esam teikuši. Tagad, kas man šķiet tik interesanti šajā visā, ir tas, ka, ja jūs turpināt skatīties Takera Karlsona video un aizvietojat vārdu Bens Shapiro ar Takeru, jūs vienkārši dzirdēsiet, cik ļoti viņš ir neapmierināts ar visām lietām, ko pats dara. Viņš sauc Benu Shapiro par nodevēju. Viņš ir tas, kurš ņem naudu no ārzemēm un vēl visu kaut ko, visas tās lietas, ko mēs zinām, ka Takers dara. Jo Takers acīm redzami ņem naudu no Kataras. Es domāju, ka viņš to pat ir atzinis dažos brīžos. Vismaz viņš atzina, ka tur pērk mājas, viņš ir ļoti cieši saistīts ar viņiem un tā tālāk. Bet vienkārši paskatieties, cik dusmīgs viņš vienmēr kļūst uz Benu Shapiro, un tad mēs redzēsim, kā Bens Shapiro kritizē Takeru par visu to kaitējumu, ko viņš nodara Amerikai, ko lielākā daļa cilvēku baidījās pateikt. Irānas instruments. Es esmu nolādēts episkopālis. Es neesmu šīts vai Kataras marionete, kas ir viens no mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem pasaulē. Lielākā amerikāņu gaisa bāze tuvajos austrumos atrodas Katarā. Viņi ir mūsu tuvs sabiedrotais. Man patīk, kā šeit saka, jā, mums viņi jāatbalsta, jo viņi ir mūsu tuvs sabiedrotais. Es domāju, ka tas bija nepareizi. Pēkšņi tas ir tā. It kā tu ņem Kataras naudu. Es nekad neesmu ņēmis ne centa. Es nekad neesmu ņēmis ne centa no nevienas valdības. Vai jūs jokojat? Un tie ir cilvēki, kas darbojās svešas valdības vārdā, kuri man saka, ka es esmu nepatriotisks. Un es cenšos neļauties dusmām par to, bet tas ir grūti, jo tu redzi šos cilvēkus, piemēram, Bens Shapiro vai šos pakalpiņus, kuri nāk klajā un personīgi tevi uzbruk. Jo, kad ir? Šonedēļ tevi kritizēju. Bet tas, kas ir tik kaitinoši, ir tas, ka pēc 2 nedēļām man būs 56 gadi. Tāpēc es to visu esmu redzējis. Es biju Irākā. Es neesmu. Labi, tu esi nogurdinoša. Neviens, tiešām neviens negrib tevi klausīties. Ekonomika ir daļa no tām. Tātad, bagātākajiem cilvēkiem vienmēr būs vislielākā ietekme. Tātad, kam tava ekonomiskā sistēma dod priekšroku? Kurš kļūst bagātākais? Un es vienkārši pamanīju, ar dažiem izņēmumiem, bet ļoti reti, cilvēki, kuri mūsu sabiedrībā kļūst visbagātākie, ir tie, kuri vispār neko nav radījuši. Meklētāji vai vienkārši parazīti uz citu cilvēku darbības rēķina. Un viņi noteikti nav izdarījuši neko acīm redzamu, lai uzlabotu civilizāciju. Tā ir vienkārši iedzimta kļūda, un mēs nevaram kļūt labāki, kamēr to neizlabosim. Tu nevari dzīvot valstī, kur Bills Akmens, kurš nopelna miljardus liekot likmes pret uzņēmumiem, kas rada vērtību, veicot īso pārdošanu, šis cilvēks nopelna miljardiem dolāru. Tas pat nav vērsts pret Billu Akmenu, bet gan pret kādu ar viduvēju intelektu, bez radošuma, ar plēsīgiem instinktiem un bez kauna sajūtas. Ja šāds cilvēks beigās nopelna miljardus, zini, tev viss jāsāk no jauna, un man vienalga, kā tu to sauc. Tu esi sociālists? Tas vienkārši ir tik nogurdinoši. Sociālisms. Labi, man vienalga, kā tu to sauc, bet tam nav nozīmes, kā tu to sauc. Šī nav reliģija, tā ir ekonomiskā sistēma. Tas ir tik nogurdinoši. Un kā saka Alts Jakobī, kāpēc Takers Karlsons atsakās debatēt ar Benu Shapiro? Bens Shapiro Amerikai. Klusējiet un ēdiet savu Oreo rīsu burrito klaipu vai vairāk nekā jūs esat pelnījuši. Labi, tas ir īsts tvīts no Takera Karlsona, bet atkal atcerieties, cik bīstams ir Takers Karlsons, vai ne? Klausieties šo. Melo par to, cik briesmīgi klājas mūsu bērniem, sliktāk nekā jebkuriem citiem bērniem, un ka neko nevar atrisināt, un viņiem nav nekādas atbildības. Patiesība ir tāda, ka lielāko daļu jūsu problēmu var atrisināt pašu spēkiem. Otrakārt, brīvība. Jo valdība, kas ir pietiekami liela, lai uzspiestu savu gribu katrā jūsu dzīves aspektā, ir arī pietiekami liela, lai iznīcinātu visas jūsu brīvības un tiesības. Un jā, arī jūsu tikums. Mums ir, jo mēs esam radīti Dieva līdzībā, privātīpašuma tiesības. Mums ir vārda brīvība, mums ir reliģiskās brīvības tiesības, un mums ir tiesības turēt ieročus. Federālajai valdībai nav ne spēja, ne tiesību jūsu izvēli šajā jautājumā atcelt. Jūsu izvēlēm ir nozīme. Un, ja tās tiek pareizi izmantotas, tās padara pasauli labāku, jo jūs zināt labāk, kas nepieciešams jūsu ģimenei, nekā tie cilvēki. Un visbeidzot, spēks, jo mēs saskaramies ar ienaidniekiem, kur ienīst mūsu pasaules redzējumu. Pareizi, tātad šeit viņš runā par visiem Takera Karlsona punktiem. Apstājas tur, par ko viņš patiesībā runā. Nopietni, kas ir tās īstās lietas? Un kurš ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents? Kāds ir viņa vārds? Viņš to neminēs. Kāda iemesla dēļ viņš izturās pret Amerikas Savienoto Valstu prezidentu? Viņš kaut kā izturās tā, it kā viņš būtu Voldemorts. Ja tu nosauksi viņa vārdu, viņš parādīsies. Bet viss, ko viņš šeit saka, ir vērsts pret Amerikas Savienoto Valstu prezidentu. Lai tas būtu pilnīgi skaidrs, kad viņš saka, ka cilvēki tiek novērsti ar Irānas bombardēšanu, kurš tad bombardē Irānu? Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Kad viņš saka, ka tas ir uzmanības novēršanas manevrs, lai izvestu zēnus no meiteņu sporta, kas nav nekāds uzmanības novēršanas manevrs. Tā ir nopietna problēma Amerikas Savienotajās valstīs, ka mēs izbeidzām transdraudus patiesībai un realitātei. Kad viņš to saka, kurš to izdarīja? Tas bija Donalds J. Trumps. Un tad viņš saka, ka viņš pasniedz uzkodas, ka viņš vēlas valsti, kur cilvēki neguļ uz ietvēm. Kas starp citu parasti ir vietējās un štata varas jautājums, kur cilvēki nepārdozē narkotikas. Un tad viņš saka, kāpēc jūs to nevarat apturēt? Jums taču ir ASV bruņotie spēki. Vai jums nav SEAL Team 6? Man ir jautājums. Vai Takers atbalsta SEAL Team 6 izmantošanu, lai cīnītos pret Meksikas narkotiku karteļiem? Es zināmā mērā esmu par to. Tāpēc es labprāt uzzinātu, vai Takers atbalsta intervencionistisku konfliktu Meksikā, lai likvidētu Meksikas narkotiku karteļus. Tiešām, vai viņš ir par to? Ja tā ir, viņam to vajadzētu skaidri pateikt. Bet ievērojot, ka nekad nav risinājumu. Viņš pat
neuzaicina nevienu uz savu raidījumu, lai apspriestu šīs problēmas. Viņš nekad nerunā par to, kā atrisināt šīs problēmas. Tāpēc es saku, ka tas viss ir par demoralizāciju. Tas ir par to, lai jūs justos slikti par valsti, jo no Takera Karlsona nekad neiznāk nekāds risinājums. Zoramam Ramdani es atzīšu vienu lietu, kurš, manuprāt, ir viens no sliktākajiem cilvēkiem Amerikas politiskajā vēsturē. Viņa risinājumi ir pilnīgi smuļķības, bet vismaz viņš kaut ko piedāvā. Takers iziet tur un nepiedāvā nekādus risinājumus. Tā vietā. Heikers iziet tur un apgalvo, ka viss pasaulē ir nepareizi. Katrs panākums patiesībā ir tikai uzkoda vai zaudējums. Viņš pat saka, ka elite izmanto Irānu kā uzmanības novēršanas manevru, kamēr viņi zod mūsu naudu. Kas? Man ir jautājums. Kurš bombardēja Irānu? Kāpēc tu nevari nosaukt viņu vārdu? Pasaki to. Es tevi izaicinu. Es tevi trīskārši izaicinu. Savienoto valstu prezidents ir tas, kurš deva pavēli uzbrukt Irānai, kas bija visveiksmīgākā atsevišķa ārpolitikas darbība. Vai ne? Redz, tā tas ir. Viņš vienkārši cenšas pierādīt savu taisnību. Un atkal, šeit viņš runās par to, kā viņa prāt Takers Karlsons iznīcināja un nodeva MAGA. Esmu pārliecināts, ka tu redzēji tvītu, ko viņi publicēja. Es domāju, ka Marjorie Taylor Greene pirmā publicēja fotogrāfiju, kurā viņa ir mājā Mainā. Un tas bija Joe Kents. Thomas Masīs, Joe Kents, MTG, Takers, pareizi. Un tad Un arī Takers attiecīgi teica, ka dzīves biedri, MAGA tika nodota. Mēs visi tikām nodoti, ir pienācis laiks jaunam ceļam uz priekšu. Vairāk rīt vakarā, 18:00. Ko tu domā, ko mēs sagaidīsim no Takera nākamreiz? Zini, Viņš runā par Es domāju, ka ļoti politisko maz ticams, partiju. ka viņš dibinās pilnvērtīgu politisku partiju. Jo vēlreiz Bena visa teorija ir tāda, ka Takers Karlsons patiesībā nav ieinteresēts risinājumos. Viņš vienkārši vēlas demoralizēt cilvēkus. Iemesls, kāpēc es domāju, ka tas ir maz ticams, ir tāds, ka tas prasa noteiktu laiku un pūles, kuras, manuprāt, Takers visticamāk nav gatavs ieguldīt. Un trešajām partijām valstī ir diezgan negatīva vēsture attiecībā uz vēlēšanu panākumiem. Es domāju, viņš visticamāk uzsāks kaut ko līdzīgu. Tu zini, es domāju, ka tas ir ļoti. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi. Jā, acīm redzot, viņi saka, ka devās tur, lai pārliecinātu viņu kandidēt, jo viņi domāja, ka tam bija jābūt JD. Un tagad viņi neusticās JD, jo domā, ka JD ir bijis Es domāju, saistīts ar Irānas karu un ja visām tas tām ir, lietām. ko GD1 saņem par visu savu lojalitāti Takeram Karlsonam, tas būtu diezgan pārsteidzoši. Nu, beidziet taču. Es domāju, viceprezidentam acīm redzami ir ļoti ciešas attiecības ar Takeru Karlsonu. Tā ir viņa prerogatīva. Viņa dēls agrāk pie viņa strādāja, vai ne? Jā, Baklīs strādāja viņa birojā. Man nav nekā pret Bakliju, esmu dzirdējis, ka viņš ir jauks puisis. Tātad, jā, šīs attiecības acīm redzami ir diezgan ciešas. Es būtu diezgan šokēts, ja Takers pēkšņi iedurtu JD Dunci mugurā tādā veidā. Manuprāt, tas būtu dīvaini. Kad mēs sākām radīt apavu, vai ne? Lūk, tā tas ir. Lūk, arī viss, ka viņš plāno viņu nodot un tā tālāk. Skatieties, Takera un Bena konflikts ir ļoti viegli saprotams, kad saprot, ka starp viņiem nav draudzības. Ir tik daudz video materiālu, kur cilvēki par to runā. Dienas beigās tas ir ļoti skaidri redzams. Cilvēks, kurš patiešām cenšas darīt labu un kurš ir palicis uzticīgs saviem uzskatiem. Un cilvēks, kurš tur ir tikai lai saniknotu un sarūktinātu cilvēkus un izplatītu melus, un kurš kļūst tik sarkans sejā, ka nespēja atturēties no muļķīgu apgalvojumu izteikšanas, piemēram, ka visi viņa pretinieki ir ar zemu IQ. Nu, lūdzu, taču katrā ziņā. Lūk, tā tas ir. Tas ir tikai daļa no šīm nesaskaņām. Tas viss turpinās jau ilgu laiku, tas kļūst arvien sarežģītāk, un redzēsim, kā tas attīstīsies. Bet es ticu, ka Bens Shapiro tagad saprot, ka cīņa par labējo glābšanu ir cīņa pret šo trakumu, ekstrēmo cilvēku grupu, kuri patiesībā ir būtībā pret Ameriku, par šariata likumiem, par visām nepareizajām lietām, un kuri cenšas pārņemt partiju, un es nedomāju, ka tas tuvākajā laikā nomierināsies. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!